Čau! Mani sauc Rasa Bugavičute Pēce. Es esmu dramaturģe un dzīvoju Liepājā jau 12 gadus. Bet Liepāja ir arī mana bērnības laimīgā zeme, tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka šodien man ir iespēja jums pastāstīt par 3 brīnišķīgām vietām Liepājā. Un es to stāstīšu ne tikai jums, bet arī Tomam Trebargām. Čau! Čau! Es uzprasījos līdzi ekskursijā, jo es esmu pirms ļoti ilga laika bijis Liepājas teātrī, kas mums ir tepat aiz muguras. Un tāpēc es sapratu, ka šī ir lieliska iespēja, lai tur atgrieztos, kur nu vēl tavā pavadībā un stāstījumā. Ejam! Nākamās sezonas plāni. 8. septembrī pirmizrāde manā dzimšanas dienā. Nu, re, svinēsim. Tā, un šeit es jums solīju. Gandiņa nav. Šis ir mans kakts. Tas ir tavs kakts. Jā. Ēzelīši, jā, kakts. Jā, Teda Laso kakts man ir. Teda ar seifu. Jā. Bet tas ir ļoti senatnīgs seifs. Tas ir īsts pavisam. Viņš ir no Dordrechtas Holandē. Vai dieniņa? Nepiederīgiem pie teātra, bez vajadzības, ieeja aizliegta. Teātra birojs 1 trepi augšā, teātra pārzinis 3 trepes augšā. Jā, bet jūs tagad būsiet piederīgie. Tas ir jānobildē. Mums Liepājas teātris ir senākais teātris Latvijā, jā, to tu zini, es ceru. Jā. Nu, lūk. Un te arī viss ir būvēts speciāli teātra vajadzībām, nekam citam. Skatuve mums ir vasaras guļā. Un paskaties uz šo klusuma lampiņu. Jā. Viņa pilnīgi tā kā būtu izņemta no seriāla par Hercule Poirot. Art deko līnijas. Nu, lūk. Un mums, jā, šī puse teātrim ir meiteņu puse. Šeit augšā ir tieši tikai un vienīgi meiteņģērbtuves, un otrs spārns, otrā pusē skatuvē ir puišu spārns. Ejam šeit. Pamājam skatuvē. Te mums ir zivis. Akvārijas? Jā. Vai tā ir teātra direktora valdes priekšsēdētāja kabinets? Valdes priekšsēdētāja ir tur, šeit ir sekretāre. Sekretāra ir Ziltiņām. Jā. Kā jau jūras pilsētē. Jā. Kur ir jūra, ir zivis. Nu, lūk. Un tiksim, pie tām publiskajām telpām. Bet, Nu jā. Mēs drusciņi pastāstot, kāpēc Liepājas teātri es izvēlējos parādīt. Nu, ne jau tikai tāpēc, ka darbiņš mīļš un tā. Jā. Bet man liekas, ka Liepājas teātris ir viens no pierādījumiem, ka Liepājā kultūras dzīve ir aktīva, svarīga un mūžīga. Jo tiešām teātris šajā pilsētā jau ir ļoti, ļoti sen. Un mūsu teātri atbalsta mūsu pašvaldība, kas arī ir super forši. Un skatītāji turpina te nākt un piedzīvot visu ko, un režisori turpina braukt, un visi, man liekas, kaut kā citu ļoti labi papildina. Man liekas, ja tā kultūra elpo pilsētā, un ja viņi dzīvo, tad ar pilsētu viss ir kārtībā, un tā ir nākotne. Es tev tieši gribēju teikt, ka pilsēta, man liekas, pa īstam dzīvi kļūst tikai tad, kad tajā ir teātris. Un es jau nedomāju tikai varbūt par teātra ēku, bet kaut vai pulciņš. Jā. Paldies tiešām amatieru teātra kustībām, kas tur vispār visu Latviju dzīvo. Jo citādāk mums jau to teātri nav tik daudz. Man puikas, starp citu, tikko kā piedalījās izrādē. Viņš spēlēja kopā ar Ģirtu Krūmiņu. Un kas tā bija par izrādi? Visi mani dēli. Ok. Bet jā, mēs tagad pucējam grīdu, tāpēc kā augusta beigās Liepājas teātrī būs starptautiskais teātra festivāls mūsējais teātris Tulpilānā. Jā, es redzēju plakātus. Brauciet uz Liepāju. Kur tad liksies? Tieši tā. Arvien vairāk un vairāk būs uz to Liepāju jābrauc. Jā. Nu tā? Virtuvīte. Jā, viss, ko vajag. Printeris un tādas lietas.
uzvārt cīsiņus un izprintē, ko vajag. Un mēs atnācām šitādu apli interesantu. Atpakaļ pie recenzijām. Jā. Paldies, atā. Rimbulu griežam atkal ciet. Rimbuls ir aizgriezts. Laižam tālāk. Laižam tālāk. Jāsaka, slavenais Liepājas Pētertirgus. Jā. Čūti, tur smaržoja vēl pēc virtuviļiem, te jau pēc zivīm. Jā. Tad nu mēs esam. Nu, īstajā laikā mēs te esam. Paskaties, cik Ja mēs būtu kādus mēnešus vēlāk, tad šito krāšņumu droši vien, nu, gan jau kaut kāds krāšņums būtu, bet... Tad būtu melenīši krāšņums. Jā, tad būtu melenīši un tā tālāk. Oi, dienīgi mazie, reku, mazās kājas, mazie kāju bērni. Šitos mēdz saukt Liepājā par, nevis Liepājā, bet kas rakstīja, kuram bija grāmatā? Ārprāts, vienai autovē bija mazie pūkainīši. Kāju bērni, saucās kabači, man likās ārprātīgi. Pūkainīši. Salīdzināt. Pie novērošanas kamerām. Jā. Man ar tirgu ir arī vienkārši bērnības atmiņas ārprātīgi foršas, jo es gāju vienmēr līdzi vectēvam uz tirgu. Un tā bija tāda superīga tradīcija kaut kāda. Nu, tu vienkārši eji un ar visiem runāji. Un man bija 3 sapņu profesijas. Tu esi dzirdējis šo stāstījumu? Es to mēdzu stāstīt daudz un dikti. Bija 3 sapņu profesijas. Pirmā es gribēju būt rakstniece, jo man likās, man mamma kaut kad varētu izlasīt to, ko es esmu uzrakstījis. Darīts. Otrā bija aktrise, tas bija tas tavs iepriekšējais. Jā, manu viltība. Jā. Bet trešā profesija man bija, es gribēju strādāt Liepājas tirgu gaļas paviljonā, šitas kārņos iekšā. Tāpēc, ka tad, kad tu esi mazs bērns un tevi ved līdzi, un tur ir tās letes, un tu jau redzi tikai tās gaļas. Jā. Un tās tantes, viņas varēja aiztikt ar rokām. Un man likās, wow! Tu vari kaut kad aiztikt to gaļu tā. Papliķēt! Jā, tieši tā. Bet pasties, cik tas tirgus ir skaists. Nu, viņš ir... Tur jau, ja tur veiktu faktu pārbaudi, bet laikam jau tas nav kultūras piemineklis oficiāli. Oficiāli. Viņam zīmītes nav. Ja godīgi, es tiešām negribu Zīmītei vajadzētu būt. Bet, viņš mūsu sirdīs ir kultūras piemineklis. Jā. Nu, re. Labākās bulciņas, labākā kafija, tur bišķi tālāk, foršākās tantes pie tām gaļām. Bet tev arī ikdienā sanāk to tirgu tā apmeklēt, kā tu vēlētos, jo tur, tas veikals vienmēr ir kaut kā tuvāk un ir un blakus. Vasarā tirgus ir absolūti tā kā neapspriežams jautājums. Un vasarā tiešām sanāk regulāri. Un tas man patīk. Oi! Lūdzu, cilvēks! Piedodiet! Reku kaimiņiem stāvā. Visi savējie visur, jā. Bet ziemā, rudenī, tad vairāk ir tā, ka es zinu kaut kādas ļoti specifiskas lietas, un tad tu zini, ka šeit to var dabūt, un tas ir forši, un mums ir ļoti tuvu pie mājām arī. Jā. Tāpēc ir tā. Jo reizēm ir tas, ka tas tirgus apmeklējums paliek pa tādu veselu dienas notikumu. Jā. Tā kā, ka tas ir nevis tik vienkārši kā aiziet uz veikalu, bet tā ir tā plānošana. Tā ir tā kravāšanās, tā ir tā braukšana. Jā, mums tik traki nav, jo mums ir tiešām pie mājiņām. Un vasarā tad mums tā moda tāda atnāk no rīta šeit, pie konkrētiem tirgotājiem ieķert zemenes. Un tad čakstas laukumā tās zemenes uzreiz uzēst nemaz līdz mājām. Brundu. Un līnīts nāk. Un vējzivs arī. Es starp citu svaigu vējzivi nemaz neesmu redzējis. Nu, re. Tādiem asiem, gariem snīpikiem. Jā. Un līdeciņš. Ikri. Un brek. Man patīk.
šķiriet, nevis tie sarkanie, bet šķiriet. Nu, jāņem kulīti, Jā. ja reiz mēs te esam. Un tad Pēterdienā ir lielais Pētertirgus, ja? Mums te īstenībā... Vai tā sakritība nav tik obligāta? Sakritība nav tik obligāta, mums tādi īpašie vēl tirgošanās pasākumi tur tajā laukumiņā pie puķiem tur ir regulāri. Kaut kādi brīnumi. Neatkarīgi no vārda dienas. Mēs esam nonākuši pie zaļa, tur, kur mēs ienāk pilsētā, ja? Jā, var teikt arī tā. Mēs esam Liepājas Jūrmalas parkā. Un kāpēc mēs šeit esam un kāpēc man bija svarīgi parādīt, ka mums ir superīgs parks. Tas ir tāpēc, ka tajos brīžos, kad man cilvēki prasa, kāpēc dzīvo Liepājā? Un viņiem gribas kaut kā nodot to sajūtu, ka tu vienkārši atnāc uz šo parku. Un tas ir tieši 3 minūšu attālumā no visa pārējā aktīvā pilsētas ritma. Un tu pēkšņi... Ja tev ir auto. Nē, ar kājām. Arī tad, ja tev nav auto. Jā. Un tu vienkārši esi uzreiz dabas ieskauts, tu esi vietā, kur ir pilns ar bērniem, un tur, kur ir pilns ar bērniem, tur tomēr ir kaut kāda sajūta arī par to nākotni. Un ka viss ir forši, ka ir dzīvelīgi. Un tāpēc man šis parks ir ļoti svarīgs un ļoti mīļš. Laustās nē, bet noliekušās priedes, liektās priedes. Nu, kā ir ar galvaspilsētu, kultūras galvaspilsētu? Mēs jau mūsu tikšanās sākumā pieminējām dziesmu svētkus. Un šie kultūras galvaspilsētu notikumi arī tādi, viņi kaut kur nāk, kaut kur ir, kaut kas tur briest, bet droši vien tagad vēl ļoti maz, ko no tā var just. Mēs ar tevi šeit sēžam šodien. Nu jā, man tā liekas, ka pagaidām tiešām tas viss vēl ir tādās virtuvēs. Kapāts tiek un šmorēts lēnām, pamazām akurāti, un tad jau būs tā izēšanās pēkšņi vienā brīdī. Kultūras izēšanās. Bet tā sajūta ir forša caur to, ka tu saproti, ka mēs jau pat nerunājam par vienu pilsētu, mēs runājam par reģionu. Un mēs jā, par to, protams, par Dienvidkurzemi un par Kuldīgu. Jā. Tieši tā, un par to, ka tas nozīmē, ka visa šī lielā daļa no mūsu valsts kaut kā mēģina atrast kopīgus saskares punktus un tā kā vērdi tādā kaut kādā labā sajūtā par to, ka te jau viss notiek un tad būs arī jāaicina tie viesi. Tās durvis būs jāvar vaļā. Nu jā, jo viena lieta ir tas, ko tu rādi citiem, bet cik es tā esmu novērojis no citu to kultūras galvaspilsētu pieredzēm, ka tās svarīgākās lietas jau notiek, kā tu saki, virtuvēs un īstenībā tur, kur to viesu nav. Jo ir smuki rādīt priekšnesumus un sagatavotus projektus, bet ja tevī pašā nekas neizmainās, tad jau nav vērts tādu kultūras galvaspilsētas gadu taisīt. Taisnība. Tā ir. Redzēsim, es nezinu, man pagaidām es esmu ārkārtīgi cerīgi noskaņota par to visu, un es domāju, ka būs mums pašiem stipri liels pārsteigums par to, kā tas viss tur beigu galā, ko tik mēs piedzīvosim. Jā, es, piemēram, vēl pietiekami spilgti arī atceros, starp citu, tieši 2014. gadu pareizi, kad Rīga bija kultūras galvaspilsēta, un tas bija arī gads, kad es pārcēlos šurp dzīvot. Kāda sakritība! Ļoti liela sakritība. un kaut kā, jā, man liekas, ka
man liekas, ka zinot to pieredzi un arī tās kaut kādas pēcgaršas, kas joprojām vismaz manā dzīvē ir aktuāls, jo Leķsaulīte gal galā tapa tieši kultūras galvaspilsētas ietvaros. Jā. Tad man tiešām vienkārši ir tāda dzīva interese par to, kā tad būs tieši ar to pēcgaršu. Visiem, gan viesiem, gan vietējiem. Nezinu. Nu, šodien mēs uztaisījām tādu teisterīti. Jā, jau tagad viss garšumiņu ar 3 vietām Liepājā. No 3000 vietām, es teiktu. Jā. Paldies, ka tu pavadāji, ka tu biji vadātāja. Jā, vienmēr laipni. Un tad mēs tiekamies jau visos lielajos notikumos. Tieši tā. Turpinam silt.